2026. gada Ziemas olimpisko spēļu daislidošanas sacensībās vīriešiem piedalīsies tikai 29 sportisti no visas pasaules. Latviju ir iespēja pārstāvēt 2 daislidotājiem. Sporta halles dienesta viesnīca, brokastis un kārtējais treniņš ledus arēnā, kas atrodas pārdesmit metru attālumā no dzīves vietas. Tāda jau 3 gadus ir ukraiņu daislidotāja Fedira Kuliša ikdiena. Fedirs šeit dzīvo un trenējas viens, bez ģimenes un radinieku klātbūtnes. Viņa vecāki ir miruši. Par savējiem jaunietis tagad sauc trenerus un daislidošanas kluba biedrus. Esmu dzimis Kīvā, no Ukrainas. Slidot sportā darbojos kopš 5 gadu vecumā, 16 gadu vecumā pārcēlos uz Latviju un sāku trenēties Kristālais klubā. Mana ģimene Olga Kavaļkova un Rēma Rensulu, Samanta Kavaļkova. Tā man ģimene. Riga patīk un Imantā patīk un Voļeva sporta centrā. Tāpēc, ka es trenēju Voļeva sporta centrā katru dienu. Te ir tavas otrās mājas, varētu teikt, ja? Jā. Latviju Fedirs ir pārstāvējis gan Eiropas, gan pasaules čempionātā. Vasaras sākumā kļuva zināms, ka Fedirs Kulišs kopā ar Denisu Vasiljevu izcīnījis, ka pirmo reizi Latvijā ir 2 vietas uz olimpiādi vīriešu daislidošanā. Tādēļ šo pamatoti var saukt par vēsturisku notikumu Latvijas daislidošanas pastāvēšanas laikā. Šīs olimpiskās sports tiek aprēķināts diezgan tādā komplicētā kārtībā, bet bija svarīgi abu sportistu ieņemtās vietas. Fedirs Kulišs ir ļoti talantīgs sportists, ko mēs redzam arī pēc tiem rezultātiem, kas ar katru gadu uzlabojās. Un tādam daļslidotājam ar šādiem četrkāršajiem lecieniem noteikti būtu jāstartē Ziemas olimpiskajās spēlēs. Sevišķi, ja Latvijai tā ir tāda unikāla vēsturiska iespēja, ko arī ir atzīmējuši un pievērsuši uzmanību arī starptautiskie speciālisti un arī ārzemju žurnālisti, kas raksta par daļslidošanu, ka viņa četrkāršo lecienu tehnika ir tāda, kas būtu pasaules top 10-20 iekļaujama noteikti. Tomēr Olimpiskajā hartā skaidri un gaiši ir pateikts, lai pārstāvētu valsti Olimpiskajās spēlēs, sportistam ir jābūt šīs valsts pilsonim. Fedirs vēl nav nodzīvojis Latvijā 5 gadus, tādēļ nevar iegūt pilsonību ierastajā kārtībā. Šobrīd, 4 mēnešus pirms Olimpiskajām spēlēm, Slidošanas asociācija un Latvijas Olimpiskā komiteja cītīgi strādā, lai Fedirs varētu vērsties ar iesniegumu Saeimas komisijā, lai viņam Latvijas pilsonību piešķir pātrinātā kārtā. Cik man zināms, šobrīd attiecībā uz Milānas Cortīnas Olimpiskajām spēlēm nav paredzēta arī tā saucamā bēgļu komanda, līdz ar to arī šis risinājums nav iespējams. Tādēļ fokusēsimies uz iespējamo risinājumu attiecībā ar pilsonību vai arī kādu kombinētu risinājumu, ko mums būtu iespējams kopīgi izstrādāt ar Ukrainas Olimpisko komiteju. Vienlaikus, protams, jāsaprot, ka izmantojamie risinājumi, piemēram, Latvijas pilsonības iegūšana ir saistīta ar zināmiem pienākumiem arī no paša sportista puses un zināmiem atbilstības kritērijiem, kas jāspēj izpildīt, ņemot vērā to, ka Latvijas Olimpiskajai komitejai zinām atbildību šajā procesā. Mēs no savas puses sniedzam rekomendāciju tikai tādā gadījumā, ja mēs esam 100% pārliecināti par to, ka sportists, kuru mēs rekomendējam šāda pilsonības iegūšanas procesa tālākai virzībai, tiešām 100% atbilst. Latvijas pilsonības piešķiršana ar Saeimas atbalstu ir politisks lēmums un nav ikdienišs pasākums. Šī parlamenta sasaukuma laikā tādi gadījumi ir bijuši 2. Bet pats svarīgākais ir pirmkārt pašā cilvēka vēlme iegūt Latvijas pilsonību, apliecināt, ka viņam ar Latviju ir saistība, pietiekami noturīga, nevis kaut kāds viens mazs mērķītis. Vai Latvijas vārda nešana uz olimpiādi, vai tas varētu būt pietiekami atbilstošs mērķis? Jā, tas varētu būt atbilstošs, tāpēc, ka šis cilvēks, kas pretendē, viņš tātad jau var iekļūt kandidātos braukšanai uz olimpiādu. Tātad viņš jau ir izcīnījis to arī šeit Latvijā. Principā mēs vienmēr, vismaz daži no mūsu komisijas deputātiem prasa cilvēkam
stāstīt latviski, bet nevienmēr. Labi, ja saprot, nedaudz kaut ko latviski var pateikt. Jā, ir šādi gadījumi bijuši. Ņemot vērā, ka tūlīt Saeimas deputātu dienas kārtībā būs sarežģītā un laikietilpīgā nākamā gada budžeta pieņemšana, bet, lai virzītu balsojumu Saeimā par pilsonības piešķiršanu, nepieciešamas 2 komisijas sēdes ar mēneša starplaiku, Gunārs Kūtris norāda, ka kavēties ar iesniegumu vairs nav laika. Labā ziņa, ko mēs esam saņēmuši no Starptautiskās olimpiskās komitejas, ka sportistam pilsonība šādā situācijā ir jāiegūst kaut vai 1 dienu vai kaut vai olimpisko spēļu atklāšanas dienā. Līdz ar to gadījumā, ja šo procesu izdodas pilnvērtīgi veikt, tad termiņš vēl it kā ir ar nelielu rezervi. Savukārt Fedirs šobrīd ne tikai aktīvi trenējas un gatavojas atbildīgajam startam, bet pastiprināti mācās latviešu valodu un Latvijas vēsturi. Jana Vītoliņa, Emīls Desjatņikovs, 4. studija.